Daugavpils novada Vaboles pagasta kultūras namā un Skrindu dzimtes muzejā izskanējuši pasākumi, kas veltīti sabiedriskā darbinieka, Latgales atmodas darbinieka Kazimira Skrindas 135. gadskārtei. 1996. gadā Vabolē atklāts Skrindu dzimtes muzejs, kurā apkopotie materiāli sniedz unikālu iespēju iepazīties ar visu triju brāļu – Benedikta, Kazimira un Antona dzīves gājumu un apgaismības darbības centieniem. Kazimirs bija viens no pirmajiem tautas atmodas darbiniekiem. Kāpēc tautas atmodas? Jo Latgalē bija uzlikts rusifikācijas žņauks, drukas aizliegums līdz 1904. gadam. Un līdz ko šis drukas aizliegums tiek atcelts, tā šeit Latgalē dzīvojošiem cilvēkiem parādās pirmā iespēja saņemt pirmo avīzīti savā dzimtajā latviešu valodā. Un šī avīzīte Druva bija, un kuras redaktors bija Kazimirs Skrinda līdz 18. gadam. Tātad Kazimirs uzrunāja tautu caur avīzi Druva, uzrunāja kā priesteris un uzrunāja kā cilvēks. Un visur viņš aicināja mācīties, mācīties un izglītoties. Un pats darīja daudz, lai tautu izglītotu. Tieši ar drukāto vārdu, ar pateikto vārdu. Darbu un valodu uzsverot kā galvenās cilvēka dzīves pamatvērtības, Kazimirs Skrinda spēku smēlies no zināšanām. Darbs ir mūsu svētība un zinība ir mūsu spēks. Tā 1909. gada Druvas numurā rakstīs pats Skrinda. Mums ir tik daudz iespēju izglītoties, bet kā mēs to darām, cik daudz mēs gribam darīt, tas atkarīgs no mums katra. Bet es ar drošu pārliecību varu teikt, ka droši vien 13, 14 gadu jaunietis šodien nesaprot, kad izglītība ir dzīves pamats. Un diez vai šodien jaunietis 13 gados atstātu savu dzimto māju, dzimtās vietas un ar pauniņu pie rokas, tukšu kabatu dotos tālajā ceļā uz Pēterpili, lai iegūtu nevis mantu, bet izglītību. Vabolieši arī tagad turpina kopt Kazimira Skrindas druvu, savukārt Skrindu dzimtes muzejs caur brāļu Skrindu darba patieso ieguldījumu savas tautas izglītošanā apmeklētājiem dot iespēju kavēties atmiņās par aizejošā laika pamatvērtībām.